Labvakar! Nolēmām pastāstīt jums par mūsu eņģeļu ieleju arī latviešu valodā, jo mēs jau atrodamies Latvijā. Iepriekšējos raidījumus mēs rādījām angļu valodā. Nolēmām arī, ka būtu interesanti mūsu pašu tautiešiem nedaudz vairāk uzzināt, ka Latvijā arī ir tāda ferma, kur tiek audzēts vairāk tā kā hobijs. Vistiņas, zosis un daudz citi dažādi dzīvnieki. Šodien mēs pastāstīsim par vistiņām un par zosīm. Un par to, kā mēs sākumā plānojām un jau iegādājāmies arī pīlītes, bet, diemžēl, pīlītes nevarēja iedzīvoties starp zosīm un arī plēsā savā starpā. Katru vakaru mēs nākam uz eņģeļu ieleju un pašā sākumā nākam pie vistiņām un sagatavojam viņam gardumus. Tie gardumi ir tādi kā pārsvarā maizīte ūdeni izmērcēta, jo viņām jau ļoti garšo. Kāpēc ūdeni izmērcēta? Jo, ja mājā paliek kāda sakaltusi maizīte, kas, protams, nav sapelējusi, tad mēs viņu izmērcējam ūdeni un vistiņām ļoti garšo. Tā var būt gan baltmaizīte, gan rupjā maizīte. Viņām garšo visu un īpaši vistiņām garšo lazāņa, kā mēs esam ievērojuši. Tagad arī maizīte vēl bišķiņ pacieta ir. Viņai ir nedaudz jāpaliek mīkstākai, bet vistiņas jau gaida, viņas jau zina. Viņas jau zina, ka katru vakaru mēs viņam gardumus dodam. Nedaudz vēl pamērcēšu ūdenī, pieliec vairāk ūdens, lai labāk viņas izmirkstā, vai labāk izmirkstā maizīte. Un kamēr apakšējā maizīte mirks, tikmēr vistiņas varēs paēst. Nesīsim iekšā, jūs jau redzēsiet, kā vistiņas tikai vistiņas, bet arī mūsu zosis nepacietīgi gaida. Tās gan ļoti nepacietīgas dāmas. Un tā ir sanāca, ka laikam beigās būs visas zosi dāmas, nebūs neviena zosis puiša. Iekšā ūdeni. Es nezinu, reku mums ir vēl viens zosīte, bet viņa, es nezinu, vai puisis vai meitene, bet viņš ir ar tiem atgrieztos kārniem ātrāk piedzimis. Mēs nesaprotam, vai viņš nevar ienākt iekšā, jo vakar mēs nesām. Jo naktī mēs taisām pie durvis, lai nenosalst vistiņas. Mēs vakar mēs denājām pa visu apkārt visam dīķim, lai ienes iekšā zosi. Lai varētu durvis aiztaisīt. Šiet šodien arī nenāk iekšā, droši vien nepalaidzies denāt apkārt visam dīķim. Un tālūk mēs katru vakaru saviem dzīvnieciņiem, bet mēs nākam vakarā. Citi cilvēki nāk pa dienu un barotos dzīvnieciņus arī ielē jaunu ūdeni tīru, jo dzīvnieciņu jau jābaro divreiz dienā. Tā mēs domājam. Mēs jau neesam fermeri. Mēs esam pagaidām tikai hobiju līmenī. Jūs vēlēsieties vairāk uzzināt par mūsu dzīvnieciņiem, un ja jūs to vēlēties uzzināt latviešu valodā, droši rakstiet komentāros. Mēs labprāt pastāstīsim arī latviešu valodā. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties, parakstieties, dalieties ar šo video ar citiem cilvēkiem, kuriem interesē. Un dodiet ziņu, vai jūs gaidiet nākamo video par mūsu dzīvniekiem, par alpakām, drīz sagaidīsim mēs kapibaras, tad arī par mūsu kaķīšiem, sunīšiem un gotiņām. Ne gotiņām, ne, bet aitiņām un kaziņām. Gotiņas varbūt nākotnē, bet ne tagad. Paldies jums!